Kā liekais svars ietekmē sirdi? Daudzi pacienti, apmēram 60%, jaunāk ar paaugstinātu asinsspiedienu. Tas nozīmē, ka šie cilvēki jau ilgstošu laiku sirgs ar sirds problēmām. Tad, kad jums ir liekais svars un aptaukošanās, sirdi daudz sarežģītāk pumpēt asinis uz jūsu rokām, galvu un kājām. Sirds nogurst un viņa muskulis izstiepjas. Mēs nosūtam pie mūsu kardiologa, kurš redz, ka sirds muskulis jau ir vājš un nespēj labi pumpēt. Liekais svars un aptaukošanās paaugstina iekaisuma reakciju organismā. Iekaisuma radītāji un iekaisums kā tāds, viņš sāk bojāt asinsvadus, kas var ar laiku novest pie infarktiem un insultiem. Paaugstinās simpatiska nervu sistēma. Tas tāda, kad mums jāskrien un jācīnās. Un tādā stāvoklī organisms nevar ilgstoši pastāvēt. Tas atkal ietekmē mūsu sirdi, smadzenes un plaušas. Naktī liekais svars kaklā nedod normāli elpot, un cilvēks atrodas hipoksijā. Tas nozīmē, ka viņa skābeklis ir zems guļot naktī. Tas neļauj sirdī atpūsties un vairāk to noslogo. Ar barietries operāciju uzlabojas veselība, samazinās asinsspiediens, uzlabojas cukura metabolisms, un tas burtiski glāb cilvēku dzīvības. Sirds, atšķirība no plaušu un nierēm, mums ir viena. Barietrie var būt viens no veidiem, kas varētu palīdzēt tev.